Čau, vēlreiz Armīn. Čau. Pēc pagājušās sarunas Mežiņā sapratu, ka ļoti daudz mēs neizrunājām. Un vēlējos ar tevi parunāt, kas tad ir integratīvā elpošana? Tev, teiksim, es 5 gadus jau elpoju. Es tā īsti nemaz nevaru tā ātri un vienkārši paskaidrot, lai cilvēkam paliktu līdz galam skaidrs. Varbūt tev izdosies. Jā, integratīva elpošana, apzinātās elpošanas prakse. Viss saruna beidzām uz redzēšanu. Tas tā joks, protams, bet jā, ar ko sākt? Tehniku droši vien jau nestāstīšu pareizi. Vairāk tādā filozofiskā ietērpā. Kas tad tā ir? Tā ir prakse, ar kuras palīdzību mēs atveram savu grāmatu, savu likteņa vai, likteņa tas tāds varbūt tāds valodas vārds, bet tāds savu psihikas grāmatu, savu zemapziņas grāmatu, jā, tā būtu pareizāk. Kur ir viss kaut kas sarakstīts no mūsu dzimšanas brīža, pat pirms dzimšanas brīža un vēl tur iepriekšējās nodaļas, bet pēdējā nodaļa atverās un tur ir iespēja veikt labojumus. Kaut ko izdzēst, kaut ko pārrakstīt, kaut ko tā kā Wordā saformētāt pareizi, jo tur varbūt vārdi. Vai tu ar to grāmatu tu domā principā zemapziņa, mūsu transcendentālā pieredze, jā, kur mēs varam paņemt resursiņu vai salabot kaut ko, sačuņīt un dzīvot tālāk savādāk, pareizi? Jā, principā tā arī ir. Bet kā tas notiek īsti? Tos pašus procesus, jā, tos... Nezinu. Kā tas notiek? Jā, te iedomājies, es nekad neesmu elpojis. Es atnāku pie tevīm uz sesiju, jā, un es neko nesaprotu no tā. Man ieteica draugs. Aizēju pie Armīna. Man viens terapeits, viņš gan nav elpošanas terapeits, bet ir elpojis, un viņš man teica, Armīn, tu nemaz labāk neprasi, kā tas notiek. Tas vienkārši notiek. Arī es grūti izskaidrot, kāpēc tas notiek. Es nesaprotu, viņš bija skeptiķis, viņš paelpoja? Nē, vispār tad, kad mēs kaut ko izlabojam sev, kaut ko izmainās, kaut kas ir izmainās. Kā tas izmainās? Tas vienkārši izmainās. Es zinātniski to nemācēšu pateikt, vai fizioloģiski, vai psihofizioloģiski, bet, kā jau es teicu, tā grāmata, tas salīdzinājums man šķiet viss tāds atbilstošākais. Ja mēs viņu, teiksim, visu laiku lasam vienā veidā, vai tad mēs dzīvojam, mums ir sava instrukcija, mums ir, teiksim, kā brauc ar mašīnu, tur arī ir ceļa zīmes, tur ir kā braukt, cik ātri, kur bremzēt, kā pagriezienus rādīt. Tā arī mums savā dzīvē ir sarakstīts kaut kāds rokas grāmata. Un mēs pēc viņas dzīvojam. Un tad, kad mēs elpojam, mēs spējam atvērt to rokas grāmatu. Jo ikdienā tas ir mega neiespējami izdarīt. Jā. Tad cilvēka lietošanas instrukcija. Lietošanas instrukcija var teikt tā, jā, kaut kāda dzīves rokas grāmata. To, kuru mēs nedabūjām klāt, kad mēs piedzimām. Kad piedzimām, mums viņu iedeva tukšu, un tad jau kāds mūsu vietā kaut ko rakstīja. Jā. Vecāki, tur pēc tam skola, draugi, sabiedrībā, un katra epizode kaut ko ielika klāt, Jā, bet zini kā, mēs jau katrs esam dažādi, un ja mēs vēl paņemam klāt transcendentālo pieredzi, ja, tad tu iepriekšējās dzīvēs tur bija tas. Es biju tas, darīju to. Un tad tā lietošanas instrukcija nedara katram. Tev ir sava un man ir sava, pareizi. Tur, jā, ja tā vēl plašāk skatās, tad jā, viņam varbūt tā ir milzīga grāmata, kur vienkārši daudz sadaļu. Katrai dzīvei savu sadaļu, jā.
Un, protams, ka tev ir sava, un man ir sava, un identisku nav. Vienkārši nav. Nu, gluži tāpat kā mēs identiski nekad nevaram būt, pat viņi nav identiski. Jā. Viņi ir ļoti līdzīgi, cik tur procentus, bet identiski viņi nekad nav. Tur tāpat atšķirsies kaut kādas niansītas kaut vai. Kodas, jā, vienam patiks tur garšos tāds ēdiens, otram tāds, vienam patiks tādas sievietes, otram tādas, vai vienam tur sports, otram politika, nu, tas jau ir savādāk. Tas nav identiski cilvēki un arī nav identisku rokas grāmatu vai to instrukciju, kā dzīvot. Jā. Bet ir tie mehānismi, kā viņus var pārrakstīt. Un elpošanas ir viens no jaudīgākajiem, viens no tādiem efektīvākajiem. Jā. Bet ja šī metode ir tik efektīva, tad kāpēc viņu nelieto kurš katrs? Kāpēc jūs nelietojat? Nu, tas ir arī nākamais jautājums. Droši vien viņa ir tur tik aizzīmogota kādam, jā, kad bail vērt vaļā, jo kad atver, tur kā, nezinu, ieslēdzot kaut kādu šausmeni un tur. Varbūt cilvēkiem bailes ir vienkārši. Tas ir bailes, jā. Ieslēdzot šausmeni, ko tur bailēs sēdēsi. Un viņiem ir bail piedzīvot vēlreiz to. Ja tas tur bijis kaut kas nepatīkams, kurš grib vēlreiz piedzīvot, nezinu, kāda nāvi, piemēram, vai savu kādu kaunu, vai kaut kādu tādu, kuru tu esi traumu kādu emocionālo piedzīvojis, kad negribi vairs to atkārtot vienkārši. Jā, bet patiesībā tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad mēs tiekam traumēti, mūsu smadzenēs, kas ir ļoti sarežģītas, mums nesaliekās vispārējos plauktiņos. Un tas arī tur ķīlē. Un tas visu laiku arī dzīvē iesaistīs visu laiku situācijas, apmēram, lūdzu, tiec ar mani galā, ieliec mani pareizajā plauktiņā, visu laiku. Un es tieši izmantoju elpošanu tieši šim, lai saliktu visu pareizos plauktiņos, lai tas man vairs nekrata, lai tas man liek mieru. Bet man ir bijuši cilvēki, kuriem paliek bailes. Tiešām viņi paelpo, sāk iet dziļumā un paliek bailes, kā ir tev. Tev pašam ir bijis bailes elpot? Teikšu, pat regulāri. Pat gandrīz pirms katra mūsu apmācību moduļa man bija kaut kā, gandrīz pirms katra vai pirms kaut kādas sesijas. Katra trešā elpošanas sesija bija, nē, es negribu. Tā kā pretestība? Jā, iekšējā ķermenis dod kaut kādu signālu, kad tur būs kaut kas tāds nepārāk forši. Jo tēmā, dažādas var minēt tādu konkrētu piemēru? Praktiski man tā ir bijis par gandrīz katru dzīves ne sfēru, bet, piemēram, gan par māti ir bijis tā, gan par tēvu, gan par naudu, gan par arī veselību. Un, par katru tēmu ir bijušas reizes, pat vairākas, kurās reāli negribās. Saprotu, ka nē, bail. Nē. Tā ir tā pretestība tāda. Un, kā jau mēs zinām, tas nozīmē, ka process jau ir sācies. Jā. Ķermenis jūt, kad viņš tūlīt atgriezīsies atkal tur tajā sāpīgajā momentā. Un iespējams būs sāpīgi, jā. Iespējams būs nepatīkami. Bet tieši tas ir tas vajadzīgais. Kā tev šķiet, ja tu šīs bailes nepārvarētu, kāds tu būtu tagad? Nē, gribētu domāt, ka joprojām dzīvs, bet ļoti kompleksains, ļoti bailīgs. Tā dīvaini, ja ir bail atgriezties tur, bet tāpat laikā ir bail kaut kādas lietas darīt, ko gribās darīt. Ja? To pašu teātrī, ko es esmu dzīvē beidzot aizsācis darīt. Visu dzīvi sapņoju un negāju, tāpēc, ka
redz, man balss nav tāda, intonācija nav tāda, izskats nav tāds, vēl kaut kas nav tāds. Viņiem visiem ir labāk, tikai ne man. Bet jocīgi aktieri taču tieši ir vajadzīgi dažādi, lai viņš ir... Bet man bija tās programmas tie kompleksi, ka nē, es neesmu pietiekami labs. Un es noteikti, ka nebūtu to teātri realizējis. Noteikti būtu daudz alkohola, noteikti būtu aizvien vairāk depresīvu stāvokļu, noteikti veselībā liktu manīt aizvien vairāk. Ot šito pāanalizējam, šitas ir interesanti man. Kā elpošana tev palīdzēja pārvarēt bailes uzstāties publikas priekšā teātrī? Redz, šķiet, kad tu kaut ko atrisini, tu sakārto to nodaļu vai to lapu. Un tas ir tāds, kā drošības spilvens nākamajām darbībām. Tagad, piemēram, ja tā fiziskajā pasaulē salīdzinātu, basām kājām ziemā sniegu tīrīt būtu iet sarežģīti, bet tad, kad jau uzvelk zeķes, tad jau ir bišķi ērtāk, bet ja vēl uzvelk zābakus siltos, tad vispār šķiet nav problēma iet. Ja? Un tā arī te kaut ko atrisinot, kaut kādas rētas, kaut kādas programmas, savas traumas, tā šķiet jau to nākamo darbību ir daudz vieglāk darīt. Un tās bailes viņas ir, bet tu saproti, ka vairs nav jēgas un gribās pamēģināt pārvarēt tās. Un parādās drosme kaut kāda un pārliecība, ka es to varu. Tas nav nekas sarežģīts. Man atgādināja tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Jā. Patiesībā bailes sanāk, ka vada mūsu dzīvi. Ja mēs no kaut kā baidamies, tad mēs neejam, kur mums vajadzētu. Nevaram iet savā potenciālā, jo nomīzu. Sēdēšu tur, kur sēdēju, nekustēšos uz priekšu. Mūsu dzīve vada pa lielam divas emocijas – mīlestība un bailes. Viss pārējais vienkārši atvasinājumi no tām divām. Nē, viss ir ļoti vienkārši. Vai tas ir vienā pusē vai otrā pusē? Tik vienkārši, kad nespēju noticēt, ka tik vienkārši var būt. Bet zem tā vienkārši slēpjās daudz mazas niansītes tur, un katram viņas ir baigi unikālās. Bet bailes tas ir, tas visu absolūti. Mēs nerealizējam sevi, mēs kaut ko neejam. Tad es negāju uz teātri, jo man bija bailes. Muļķīgas, pilnīgi absolūti muļķīgas. Labi, bailes viena lieta diezgan populāra, ar ko cilvēki nāk uz elpošanu. Kas vēl tāds, ko parasti cilvēki mēģina ar elpošanas palīdzību salabot? Šķiet aktuālākais ir attiecības. Manuprāt, starp vīrieti, sievieti, nav svarīgi, kurš nāk un kuram ko, bet attiecības, manuprāt, dominē tomēr, jo kuram ir, tam ir slikti, kuram nav, tam gribās, vai kurai nav, tai gribās. Un, ja mēs esam radīti tomēr tai ģimenei. Sievietes sevišķi, vīrieši varbūt mazāk, bet tomēr mums tā tendence apvienoties ir. Ja ilgu laiku esi viens, vai arī ilgu laiku esi kopā tādu, kas reāli tur besījā. Labi, attiecības. Esi pamanījis, ka ja attiecībās mēģina salaboties tikai viens no abiem dalībniekiem, tad baigi nekas tur labs nesanāk. Tādā ziņā labs, ka attiecības nav, neturpinās. Ja? Es nepiekrīstu tam gluži tā. Tad ir jautājums, tagad nākamais solis ir no tā otra. Ja viņš jūt, ka tūlīt beigas būs, ja viņš grib saglābt, viņš darīs. Man bija viens klients, kurš tieši tā arī, džeks, kurš strādāja, jo viņam bija bailes. Ka sieva, kurai ir sākusi visādas šādas lietas nodarboties, sevi attīstīt, ka viņa aizies prom, jo viņš kļūs, neinteresants vai varbūt tur ir labāk. Tātad, un viņš
sāka strādāt ar sevi arī. Sievietes transformācija pamudināja Džeku. Nu, mēs jau nezinām detaļas, varbūt tā meitene pateica, tāds kāds tu esi, man tu neinteresē, es eju tālāk, un Džeks un sāka darīt, jā. Tādu gadījumu nav daudz sevišķi tieši šitādās situācijās, kad sieviete sāk un vīrietis, jā. Ideāls variants man šķiet personīgi tā kā es un tu arī pa lielam, ka mēs ejam un sievietes mums seko, jā, un tad bija savādāk. Mums citi apstākļi piespieda darīt, bet pa lielam mēs arī bijām zemu. Nē, nu bijām zemu, bet mēs sākām, jā, nevis, teiksim, nu, vismaz mana sieva nesāka ar pašizaugsmī. Nezinu, kā jums tur sīkāk, bet mūsu attiecībās es sāku, jā, un tagad, nu, sievai, nu, pa lielam jau, nu, nav, nu, kā teikt, nav variantu, jā, nu, man nav plāni. Tagad es tādu neteikšu, kad klausies, sieva, tu esi tur, nezinu, tur kaut kur, tu neko nedari ar sevi, tāpēc mums nav nākotnes, nē. Vai vīriešu smadzenes, man liekas, nav tā gluži uzbūvēts, jo viņam ir citas vērtības dzīvē. Ja sieviete, teiksim, var pat pamest, ja vīrieši šādā situācijā, tad vīrietis, principā, no, kāpēc viņam pamest? Viņš jau saprot to situāciju, ja tā sieva nav galīgi tur, nu, pilnīgākā tur emma, vai kaut kas, tad viss kārtībā. Un sieviete tāpat centīsies pievilkties. Tas arī diezgan dabiski. Un tas ir forši, šī šādā situācija, bet tas ir ļoti redz gadījums, ļoti redz mūsdienās, jo pamatā ir sievietes, kas tomēr kaut ko dara, vīrieši, tad man viss ir labi. vai arī bailes, negribu. Viņš varbūt saprot, ka ir slikti, bet tas ir izkāpt ārā no savas komforta zonas, nezinu, tur tagad nedzert piekdienās ar džekiem, ko par mani padomās, teiks, tur duraks kaut kādā sektā aizgājis vēl kaut ko, nu nav svarīgi, kas, bet katram savas šitās bailes un viss. Un nekā, un tad viņš pat ir pat līdz tam, ka jā, viņu sieva ir gatava pamest, viņš tāpat nav gatavs mainīties, tad šķiet, nu, tad kam ir jānotiek, jā, kam ir jānotiek. Tu pats stāstīji iepriekšējā reizē, kad tu saprati, kā tas ir, bet citi to nesaprot. Un tātad tās bailes laikam ir tik lielas, ka nu, laikam viņš nekad to nespēs atrisināt. Laikam jau. Un pārvarēt. Nu, es teiktu, ka pie manīm pēdējā laikā griežās ar top tēmu stress. Kā ir tev? Stress tā ir top tēma noteikti, jā. Arī man. Yeah. Arī man, jā, lai gan man šķita, ka man tāda nav, bet kā jau mēs arī ārpus šīs ieraksta runājām, kad ir arī slēptie stresi, kurus mēs pat nepamanām. Bērnībā ir bijusi kaut kāda trauksmainā situācija, kaut kāda nedrošība, nav bijuši vecāki ceļš tēvs, kas iedevis to drošības sajūtu. Un ķermenis automātiski dzīvo visu laiku, visu dzīvi stresā, pat neapzinoties to. Pat neapzinoties. Un stress, un to es novēroju daudziem cilvēkiem apkārt, kad viņiem, es redzu, ka ir stress, jā. Nu, to nevar neredzēt. Viņam pat nesaprot. Nē, man nav stresa. Jā. Viņi, nesaprot, ka tas nenozīmē, ka ir reiz rokām jādrep un kājām jādrep. Tas tā ir, nu, ja ārējā ķermeņā tā kā reakcijas, darbības norāda, ka tev ir stress. Cilvēkam, kuram nav stresa, nu tur uzreiz var redzēt. Viņš runā lēnāk, viņš elpo dziļāk, viņam nav nekādu haotisku darbību un runas. Nesteidzās. Viņš nesteidzās, jā, Bet ja ir stress, tad uzreiz viss haotā. Un šis ir ļoti aktuāli un protams, ka ir aktuāli, jo mums taču ir jāpelna vairāk, mums taču ir kredīti jāmaksā. Mums ir bail, ka kāds pametīs mūsu sievas un vīri un darbs, ka tik mani tur neatlaiž. Klausies, es atcerējos Kohmu vienu, man bija grupas elpošanas sesija, atnāca cilvēki un tur daudziem tas stresa jautājums bija aktuāls, jā. Un pēc elpošanas sesijas, es tā kā vienam džekam jautāju, klausies, tu
kad pēdējo reizi bija atvaļinājumā. Tā kā, viņš nevar aizmigt pa nakti, jā, tur stress jau tādā pakāpē, kad tur, viņš saka, pirms 6-7 gadiem bija atvaļinājumā. Un tad es viņam saku, es tev iesaku, varbūt izvērtēji, varbūt tu tur, ja tu tur nevari aizmigt, tad tu tur televizoru skaties varbūt vēl. Viņš saka, tu ko, es ar telefonu eju gulēt, tā kā, tur skrūlēju, tā kā. Un tad es viņam saku, nebūtu slikti tev paņemt atvaļinājumu, atstāt telefonu mājās, tā kā aizbraukt kaut kur pārgājienā uz kaut kādu laiku, tā kā un tā. Viņš tur, Bet mēs tikko atlaidām vienu darbinieku par to, ka viņš pēc 6 vakarā neatbildēja uz e-pastiem. Tā kā, un tad Džeks sajūtās, tā, ka es viņam tagad iesaku darīt to, par ko viņš sodīja citu. Un viņš būs jāpajautā, kā viņam tur, cik viņš tālu tur tika ar šiem ieteikumiem. Viņš saprata, ka viņi ir pa tēmu. Jā. Bet par stresu runājot, interesanti ir tas, ka es uzskatu, ka visas slimības rodās no stresa. Pilnīgi visas. Atkarībā no tā vide, kurā mēs dzīvojam, vecāki, kāda mums ir audzināšana iedevuši, tas noved pie kaut kādas noteiktas konkrētas slimības. Ja? Tur vienam tur, es nezinu, kuņģa čūla, vienam tur vairogdziedzera problēmas, tur kaut kādi asinsspiedieni un tā tālāk. Ja? Ko es ar to gribēju teikt, ka stress ir visa pamatā. Man pazuda doma. Es turpinu. Es gribēju pateikt, es baigi labo grāmatu izlasīju. Kā baigi labo? Visas ir baigi labās. Jā. Viņa gan par naudu bija, bet tur īstenībā, un par Ameriku vairāk. Bet, kā saucās? Naudas psiholoģija. Nezinu tā. Jā, un tur bija ļoti labas arī atziņas un domas, kā jau jebkurā grāmatā var atrast kaut ko noderīgu. Un svarīgas atziņas, pat mega svarīgākās, ko autors minēja, tas ir laiks. Laiks un mērenība, teiksim. Jo daudzi grib pielīdzināties, kaimiņam ir liela māja, liela mašīna, man tātad arī ir jāstrādā, man jāņem kredīti, lai būtu arī liela māja, liela mašīna. Tikko tu paņem kredīti, tas nozīmē, tu jau esi vergs, teiksim, kā ir. Tu vairs neesi brīvs, tev laika principā vairs nav, jo tev ir jāstrādā, lai nopelnītu, lai samaksātu tos kredītus. Bet ja tev ir laiks, tev nav arī stresa, jo tu vari darīt tik ilgi, cik gribi ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu gribi un kad gribi. Un tā ir mega lielākā bagātība pasaulē. Jā, un interesanti ir tas, ka, ja tev ir kredīts, tev ir stress, un tev ir bailes par to, ka tu varēsi viņu nesamaksāt, un tu paliksi bez mājas vai mašīnas. Jā. Un tu kurbulē to vāveres riteni un ej uz darbu, kurš tev patiesībā ir iebjās. Un tā dzīvo cik procentu pasaules? Jā, un es starp citu atcerējos, ko es gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka stress noved pie izdegšanas. Beigās un simpātiskā nervu sistēma visu laiku nespēja līdzsvarot, parasimpātiskā nespēja līdzsvarot simpātisko. Un pirms izdegšanas ir vēl pēdējais ķermeņa mēģinājums saglābt situāciju. Davai, ka es ieslēgšu depresiju tam džekam. Vai veģetīvo distoniju, kā man piemēram. Un tajā mirklī, ja cilvēks sāk lietot, teiksim, antidepresantus, un močīt tālāk, tad simpātiskā nervu sistēma izmanto šo antidepresantu. Kā? Iedomājies, kā? Viss ir nepareizi, jo pa lielām tev vajag nomierināties, apstāties. Tu
dzer tableti, lai močītu tālāk. Tev viss saka iekšā stop, paņem atvaļinājumu, atpūties, tu močīt tālāk. Bet redzi, kā man pēc šīs grāmatas izlasīšanas man nelikās, ka šis mūsu dzīvesveids un nauda ir kaut kas, ka tas ir dažādas lietas, bet īstenībā nē. Iedomājies, ja nav kredītu, nav lielu maksājumu, standarti kaut kādi, tur telefona rēķini, kaut kādi komunālai, cik vajag tev mēnesi eiro? Tur 200, 300, jā, labi, ja kādam īre, tad vairāk. Viss pa lielam, ja tu neesi ielīdis tik daudz jau tālu, tad tu vari apstāties vienkārši, Labi, būsim reāli, ļoti daudziem ir kredīti un viņiem tas... Jā, un netiks vaļā. Man arī ir, tāpēc arī gribu no viņa tikt vaļā un saprotu, ka tas tev nav. Redz, tu esi baigais malacis, jā, tev izdevies, jā. Jā, es piekrītu, ka noteikti tas bremzē jebko. Jebkuru nākamo soli tas bremzē. Piemēram, es nevaru gluži tā, tik viegliprātīgi tagad nedarīt darbu, kas man varbūt nepatīk. Bet tas man dod naudu. Es nevaru būt 100% tagad būt elpošanas terapeits, jo es te nespēju nopelnīt tik daudz, cik man vajag. Jā. Bet ja man būtu nevajadzētu tik daudz, tad es varbūt varētu darīt to, ko es gribu. Tad stresa līmenis samazinās, laimes līmenis paaugstinās. Pareizie hormoni sāk darboties. Tu laimīgs, sieva laimīga, bērni, ģimene, visa sabiedrība. Katrs dara, kas viņam jādara, bet viss ir savādāk. Un mūs jau dzen uz to, ņem, pērc, patērē, pērc vairāk. Mūs grib padarīt atkarīgus. Tas ir izdevīgi. Jā. Es joprojām nesaprotu, kāpēc aptiekās ir atlaides noteiktās dienās vai kā akcija. Nē, ja ir uzturu bagātinātājiem vai vitamīniem, nav jau problēma, bet ja tas ir zālēm vai tiem pašiem depresantiem kādiem. Šodien nevar atļauties sirdspilienus palietot. Jāiet, nākamnedēļ būs akcija. Es gan nezinu, vai sirdspilieniem arī ir akcija vai ko. Bet, vēl nemirsti, gaidi nākamo nedēļu būs atlaide. Tā ir smieklīgi vai ne, bet jā. Labi, kas vēl elpošanā ir piedzīvots, redzēts, dzirdēts? Kas nāk prātā? Pirmais fiziskās sajūtas, kas man pat tā atnāca. Jā. To arī nevar noliegt. Te mēs aizgājām uzreiz tādā dziļajā ienirām, bet pamatā tās ir fiziskās sajūtas. Jo pieplūdinot skābekli, plaušas paplašinās, liekas gluži mugura taisnāka paliek un ķermenis tāds foršāks, tāds plastiskāks un smadzenes tādas. Es vakar biju uzaicināts uz vārda dienu vienam džekam, tur bija vēl cilvēki, un tad tur sākās tāds neliels iepazīšanās mikrofoniņš, un tur visi tur stāstīja, kas ar ko nodarbojās, un man iekrita pēdējiem, es tur pastāstīju, un man pēc tam viens džeks saka, klausies, tas taču ir bīstami, ar elpošanu, es saku, kāpēc tev tā šķiet? Man fāteris elpoja, kad bija dzīvs, un viņam tur kaut kas galvā pulsēja vai enerģija tur galvā gāja. Un es viņam saku, okei. Enerģijas, fiziskās sajūtas, par kurām tu tikko runāji, viņas tur mēdz būt visdažādākās un visdažādākajās vietās ķermenī. Un, ja cilvēks elpo, es nezinu, ar ko, vai nespeciālistu klātbūtnē vai viens pats, un viņam tur sāk pulsēt smadzenēs kaut kas, viņi zina kas, tad viņš var nobīties. Un tad viņš var izdomāt, nē, tas ir bīstami, tāpēc, kad man tur, nezinu, insulta risks, iespējams, tur kaut kāds tur broka centrā smadzenēs tur notiek kaut kas, zin kā. Tā kā atkal bailes. Atkal bailes, bet par šo, teiksim, varētu būt salīdzinājums. Cilvēks
pēkšņi izdomā, ka viņš var noskriet maratonu. Jā. Loģiski, ir katram Es savi pazīstu tādu limiti. džeku. Jā. Ko? Es pazīstu tādu džeku, kurš pēkšņi izdomāja, ka var noskriet maratonu un skrien. Nē, nu labi, ja var, tad ok, bet ne visi var, jā, piesim. Arī šeit es teikšu, ka, ir arī, nav gluži tā, ka tur arī maukt un non-stop tur 3 stundas elpot. Jā, ir limiti. Arī man ir bijis, ka es nevarēju paelpot un es vienkārši to jaudu samazinu. Es elpoju ne caur muti, bet caur degunu. Es neelpoju varbūt tik ilgi vai neaizturu elpu tik daudz, lai tur nemainītos tas spiediens. Jāseko līdz savam ķermenim obligāti. Tas nav tā, ka es tagad mācu un es varu un davai. Ja esi pārliecināts, ja liekas, ka nav nekādu simptomu, jūties fiziski labi, tad jā. Bet, ja ir sevišķi tā nervu sistēma, jā, tas, tur jāuzmanās. No tev ir bijuši kaut kādas fiziskas sajūtas elpošanas laikā, no kurām tev paliek bailes? Jā, pirmās reizes, kad es īsti nezināju, jā, tad noteikti. Tas bija, what the fuck, kas tad notiek tagad, jā. Un arī pēc tam tad kaut kas jauns, jā, kad pēkšņi tur galvā, kad saki, pulsē vai kas liekas, wow. Bet... Es patiesībā pastāstīšu savus dažus. Es ļoti spilgti atceros pirmo sesiju. Man viss ķermenis uzvibrēja tā, ka es vienkārši, man likās, tā kā virs madrača, lēkāja, ja. Un, labi, pirmā reize ir īpaša reize, jo tu, tajā mirklī īsti nesaproti, vai tu no šīs stāvokļa vispār atgriezīsies. Bet, zini, man bija veģetatīvā distonija tik smagā tur formā, ja, ka man, likās, ka vieglāk nosprāgt nekā dzīvot, un es gāju tālāk. Ja. Tad man vēl bija elpošanas sesijas, kuru laikā man dūra sirdī. Tā kā kāds no iekšas ar dunci. Sirds ir muskuls. Ja. Tāds pats kā citi muskuļi. Tā kā, ok. Un kas vēl mani... Arī viss kaut kur citur tev ir dūris. Atceros no pieredzes, tev arī viss kaut kur citur ir dūris. Gan mugurā, gan plecos, gan... Jā, bet ja sirdī dur, tad zin kā... Tas ir, protams, nopietnāk. Bet... es tagad piemirsu, bija vēl viena tāda bailīga fiziska sajūta, es tagad neatminos. Man reiboņi, jā, kas šķiet, ka tu ģipsi, jā, tas ir bijis, jā, un tad ir, liekas bailīgi, jā, bet... Gūt, tur nenokritīs. Vai ne, un tieši tā, tad, kad mēs neesam šeit pieslēgti pie kaut kāda mākslīgā aparāta, kurš tevi pumpēs tagad, jā, kad tu nevari apstāties. Jebkurā brīdī vienkārši samazini tempo vai vispār apstājies. Un viss, hop, dzīvs, labi. Es biju tā, ka es neelpoju kādu brīdi, vienkārši mēģinu saprast, kas notiek. It kā neko. Turpinām, un viss. Klausies, vai tu vari man paskaidrot šo tādu fenomenu? Es šādi tādu uzrunāju kādu tur pazīstamo cilvēku. Jā, es saku, atnāc uzelpo, tā kā pamēģināt. Oi, nē. Jā, un, man liekas, tik jocīgi. Tā kā cilvēks tur dara tur nezinu, tur ir zemesargs, tur guļ mežā zem eglis, tā kā, tur ar ērcēm, tur. Gatavs mirt. Gatavs mirt, un tā, un nebaidās izdart pudeli šņābie, jā, bet paelpot, viņam bailes ir, jā. Man liekas, kas notiek, tā kā. Bet tas varētu būt, kaut kur es dzirdēju, neatceros, vai kāds stāstīja vai kaut kur lasīju, kad karavadoņiem, senajiem, kaut kādiem viduslaiku vai vēl pat senāk, nav svarīgi, viņi nebaidījās nomirt, viņi baidījās no pazemojuma, no izsmiekla. Saproti, te ir tas pats stāsts, viņš ir gatavs iet nomirt tur tajos mežā. Bet atnāk paelpot baili, jo, kā jau mēs te iepriekš runājam, atverās vaļā, viņš kļūst kails, neaizsargāts. Un mazums tur, kaut kas ķermenis ne tā, varbūt viņš tur sāks vaidēt, varbūt viņš sāks raudāt, nedod Dievs raudāt.
kurš vīrietis tagad raudās cita klātbūtnē, jā, un baila no izsmiekla, no pazemojuma. Un tās ir ļoti lielas bailes. Es tieši par šito vakar ierunāju video, un tāpēc neatkārtošos, bet, ja interesē, paskatieties, kāpēc vīrieši retāk iesaistās visādās pašizziņas pasākumos. Es neesmu klausījies to video, bet es noskatīsies. Būtu noklausījies, varētu kaut ko arī pateikt, bet labi, nav svarīgi. Jā, labi. Tad integratīva elpošana, fiziskās sajūtas. Jā, tad viena no mūsu sistēmām vēl emocionālās. Tikko pieskārāmies raudāšana, jā. Kas vēl var bez raudāšanas būt? Smieklu lēkmes var būt? Smieklu pats esmu smējies, reizes 5-10, pilnā balsī vienkārši izsmējies. Kāpēc? Nezinu, vienkārši nāca ārā smējos. Dusmas. Patiesībā dusmas ir ļoti, ļoti svarīgi izlaist ārā no sistēmas, jo patiesībā vajag saprast, ka viņas vispār ir. Jā, jo ir baigi grūti izdabūt ārā no sevīm kaut ko iedomātu, kas tur tipa ir, vajag viņus sākumā apzināties. Jo apspiestas dusmas, neizlaistas veselīgā veidā no sistēmas, agri vai vēlu sāk vērsties pret ķermeni, un visbiežākais veids ir paaugstināts asinsspiediens. Jā. Kas vēl pa emocijām? Aizvainojums, tas ir standarts arī daudziem, sevišķi pret vecākiem un pret daudz ko citu, kur aizvainotais. Upura pozīcija ir ļoti daudziem. Jā. Upuris ieslēdzās tad, kad jūties, ka tevi kādreiz pameta vai atgrūda, jā, un tu neesi vajadzīgs. Tad, labi, man nevajag, es būšu. Jā, un aizvainojums, naids, dusmas var pārāk naidā, jā, un tā ir vispār mega nelabā emocija, jā. Man ir bijis gadījums, kad viena tāda maza tieva meitenīte man pret sienu izsmērēja vienkārši, elpošanas sesijā cilvēks var palikt uber jaudīgs vienkārši, un es to pārbaudīju uz savas ādas. Tātad mentālais aspekts. Mentālais varētu būt visbiežāk tāds sastopamais kopā ar fizisko, viņš tur defilē. Pat īsti nav ko teikt. Viņš kontrolieris. Viņš refrešojās. Manuprāt, elpošanas laikā viņš refrešojās. Ja spēja atlaist tās domas un tās, kas tagad notiek, ja tu spēji visu, tad tu vari rēķināties, ka uz pat vairākām stundām, varbūt visu to dienu, tu vairs, tev nebūs tā virpuļa galvā, ka kas tur man bija jāizdara, nezinu, tur jumts jāsalabo, tur, nezinu, kredīti jānomaksā. Tu burtiski tā kā, apgrēdojies. Man ļoti patīk mentālo aspektu elpošanā izmantot kā resursu. Teiksim, man ir tur jāuzraksta kaut kāds raksts vai arī jāsagatavojās kaut kam, un man īsti, nav idejas, kā visu salikt pa plauktiņiem. Davai paelpošu par šo tēmu, un es patiesībā tajos mirkļos blakus turu diktafonu, un nāk idejas vienkārši. Nāk strukturēta ideja, kā visam jābūt. Un es vienkārši elpoju, un es runāju iekšā diktafonā, un pēc tam es to lieku uz papīra virsū, un es tādā veidā izmantoju šo mentālo aspektu. Man ļoti patīk. To izmanto elpošanā. Es, piemēram, jebkurā situācijā, kad man nāk, tad es vienkārši ropu telefons, tik pierakstu vai ierunāju, lai neaizmirstu. Bieži vien tas notiek arī naktī pat. Ir bijis, nezinu kā tev, bet man ir bijis, ka es pamostos, 4 no rīta.
hop, telefonu pierakstu, paigi labāšu tele. Jā, man tā ir. Arī tā ir. Meditācijās jau līdzīgi arī nāk. Un tā. Un šī jau arī ir savā ziņā kaut kādā brīdī pārto par meditāciju. Ja mēs runājam par pašu procesu, ja mēs sākumā uzkačājam, un tad jau mums tur, ja ļaujamies, tad ļaujamies, un tad jau pārto integrācijas fāze, meditatīvā fāze, kur vienkārši Teta viļņos informācija vai, jā, un tad jau izbaudām gan idejas, gan to sajūtu, kas ir pēc tam. Kādi tik nav bijuši šitie review, jā, atsauksmes, kad ir pusgads pie psihoterapeita, nezinu, nedēļas varu zālē vai visādas atsauksmes par vienu elpošanas sesiju, vai ne? Jo tur viss iedarbojas. Fiziskais, mentālais, emocionālais. Garīgais. Nonācām pie garīgā tagad, jā. Ir tev bijušas tādas riktīgi garīgās. Es zinu, ka ir cilvēki, kas satikuši Dievu, tā kā elpošanas sesijā. Jā, man nav tā laime bijusi, jā. Kas tev tāds garīgākais ir bijis? Man ir bijis tur tas slavenākais reliģiskais darbonis Jēzus, jā, kurš tur kaut ko man ir skaidrojis, bet es to pilnīgi nezinu, kāpēc tas tā notika. Es neesmu reliģijos, jā, bet tas pēc tam cits stāsts. Bet vai es esmu redzējis Dievu, es nezinu. Es ar kaut ko esmu runājis. Vai tas ir mans augstākais es, vai tas ir kaut kāds tur pavadonis, vai aizbildnis, vai kāda tur hierarhija ir, jā. Bet tajā pašā laikā, man šķiet tas jebkurš vai jebkas, ar ko tu runā, tas ir savā ziņā Dievs. Ja viņi jau ir saistīti, jā, viss jau aiziet kaut kur droši vien uz avotu to kopumā, un visiem informācija ir zināma, kas ir jāsaka tev. Tā kā, tas regulāri notiek tā saziņā ar kaut ko, redzi, mēs esam pieraduši uz to augšu, jā, rokas pastiet, varbūt jāstiep ir, tā. Jo, planēta ir apaļā, jā, mēs jau nezinām, kurā virzienā tur kas notiek. Bet tā nezināmā mistiskā pasaule, regulāri tur ir bijis, un tur ir bijis, interesanti. Man pašam vienā sesijā, es attapos, ka es esmu kalna galā, izplec tā rokas kā Jēzus, jā, un man iespēja zibens. Jā. Pēc tam terapeits, kas bija blakus, man teica, ka vienā mirklī, es tajā mirklī arī piecēlos kājās, un viņš tā arī nostājos, jā, un tad arī man terapeits, kas bija blakus, viņš teica, ka tad, kad tu piecēlies kājās, tev bija tāda enerģija, ka es pakāpos malā. Tāda jauda bija, jā. Kad es pastāstīju, kas notika. Un interesanti bija tas, ka pēc tā zibens spēriena man augšslēja bija apdegusi. Iedomājies? Bet man pašam ļoti patīk ceļot pa citām inkarnācijām savām. Jā. Es ļoti bieži atrodu, nevis atrodu, bet kā nosaukt, jā, tā kā es redzu, ka es tur esmu bijis tas, un kaut kādas, teiksim, tur nepareizi vai nepabeigtas lietas, jā, kas ietekmē mani vēl šobrīd šeit, tad es tās atrisinu, jā. Un par tām iepriekšējā dzīvēm runājot, baigi interesanti ir, man bija 2 reizes, kad es biju kā sieviete. Tik savādāka enerģija, wow! Es tikai vienreiz esmu pavisam šitā redzējis, ka esmu sieviete, vienreiz tikai. Un? Bija tā kā dīvaini kaut kā redzēt dīvaini. Tas varētu vēl pie garīgā aspekta tā kā būt klāt.
vairs nekas nenāk šobrīd, bet varbūt ar to arī pietiek. Jā, par to garīgo jau redz, tas, ko mēs redzam arī, kāds, kā es ieraudzīju Jēzu, nezinu, tu arī kaut ko līdzīgu. Kāds ieraudzījis Budu noteikti, kāds ieraudzījis Krišnu Es neredzēju, es pats biju. Tu pats biji, Es vispār. Labi, ka es tevi pazīstu, vai ne? Bet, jo šajā visā man šķiet smadzenes tāpat kaut kur darbojās, jo viņas jau neatslēdzās gluži. Un arī augstākie vai tie jaudīgākie spēki mums dod tās bildītes, kuras mēs spējam uztvert. Ja? Un, ja mēs saprotam garīgumu kā caur baznīcu, tad mums arī reliģiskas bildes būs. Ja mēs saprotam caur kaut ko citu, tad mums būs citas. Jo kaut kādā veidā jau tas avots ar mums runā, ja? Un runā, lai maksimāli mēs saprastu. Ja? Un kādam manā gadījumā visbiežākais ir vienkārši gaismas, kaut kādas bumbas vai kaut kādi tēli, neizskaidrojami, ja, un viss, bet es jūtu, ka tur ir tā enerģija, vienkārši tu saproti, ka tur ir kaut kas wow, un ar viņu ir runāt, tik patīkami vienmēr, ja, un viss, un man pat pa lielam pietiek, man pat nevajag tur skaidrot, vai kas viņš tur ir, Dievs vai kaut kas vēl. Ja viņš man palīdz, ja mums ir conversations ļoti labs, tad viss ir kārtībā, jā. Bet šis ir arī, redz, ne katram tas nāk elpošanas sesija, un nav obligāti arī tam atnākt, jā, bet ja atnāk, super. Zini kā, es domāju, ka katram tas atnāks, bet vai tas cilvēks nāk elpot, kamēr viņam tas atnāk, jo es nezinu, ir cilvēki, kas pamēģina un pamet, un ir cilvēki, kas šitais tēlu, un viņi nāk visu laiku. Viņiem tas ir kā enerģijas lādiņš, viņš kaut ko grib atrisināt, viņš piesakās, atnāk, apguļās, paelpo, tagad man ir skaidrs, tagad man tas vairs nekratē, ja. Bet ir arī kam tas, kas varbūt nedara. Man starp citu viena meitene nāca un pēc tam pazudis, viņai tur tev viss kārtībā, vai ko viņa teica, tu zini, man pa traku, man pa smagu, es nodarbojos tagad ar to un to. Un apsveicami, kad cilvēks sajūta, ka viņam šitas ir pa spēcīgu, viņam vajag maigāku pieeju un super. Jā. Tas bija pārējais posms. Pateicoties, kuram viņa atklāja, ka viņai saprata to, ka viņai vajag kaut ko citu. Kamēr nepamēģinās, nezinās. Jā. Tā kā mēs aicinām pamēģināt, bet ne visi drīkst, ir kontraindikācijas, varbūt par tām varam parunāt bišķiņu. Varam īsi, jā, bet tas arī katram individuāli, bet ir, protams, ir standarts tāds, kas tur ir. Sirds kaut kādas slimības. Ja jums ir bijis insults, jūs aktīvi nevarat elpot, tad tur pamierīgo caur deguntiņu, jā. Glaukuma. Jā. Rastmu tur arī jāskatās, jā. Ar astmu. Tur ir citas varbūt tehnikas varbūt, jā. Ja ir inhalators līdzi stāv blakus, tad var maukt, esmu to darījis, viss kārtībā. Protams, ne jau visi man bijuši, bet tas gadījums, kas man bija, baigi bija. Bipolārie traucējumi. Jā, nervu sistēmas kaut kādi nopietni nervu sistēmas traucējumi, tur šizofrēnijas, jā, un kaut kas, tur, jā. Vai ja ir nopietna tiešām dziļa depresija uz antidepresantiem, Tad noteikti ne grupas sesija, tad individuālā sesija un specifiska programma, kā to darīt. Un iniciatīvai jānāk no jums. Jā, bet caur degunu mierīgi praktiski jebkurš var. Tas visiem ir labi. Jo, ja jau jūs skatāties, tad jūs dzīvojat, tad jūs elpojat. Un pielikt 2 sekundes, 3 klāt, tad jūsu ikdienas elpai, tas nav nekas ārkārtējs. Ja? Un pabūt tajā atmosfērā jau daudziem ir dziedinoši, jau ir wow, kaut kas guļot blakus citiem, kam kaut kas notiek. Ja? Elpojiet!